Rihards uzzina, ka Marta nav ieradusies Londonā un sāk uztraukties. No slimnīcas atgriežas Elza un pasaka Oto, ka viņiem vairs nevajag satikties. Rihards uzzina, ka Martu aizturējusi policija par braukšanu narkotisko vielu reibumā. Elza pasaka Leonam, ka ir iesniegusi šķiršanos. Зачем ты меня сюда тащишь? Ну, я в тренажерный зал шла, а не в бильярд играть. Елена, подождет тебя твой тренажерный зал. Мне нужно с тобой поговорить. Ну, так говори. Чего ты от меня хочешь? Елена, ты понимаешь, что мне надоело смотреть, как ты держишься с Донатом? Я не прошу тебя с ним флиртовать. Я не прошу тебя бросаться к нему в постель. Но нормально держаться ты с ним можешь? Я держусь с ним так, как он этого заслуживает. Просто, пап, ну мне противно, когда на меня смотрит таким скользким взглядом. Ты что, не понимаешь, как нам выгодно, что ты ему нравишься? Ну, а где там какая-то выгода? От этого мальчика зависит, попаду я в этот деловой проект или нет. Хелена, это... Посмотри сюда. Хелена, это очень большие деньги. Очень. А я не продаюсь. Да никто не просит тебя продаваться. Но нормально улыбнуться ему, поздороваться, дать ему руку. Ты можешь? Ну, руку дать могу. Все, умница. Все, больше от тебя ничего не надо. Договорились. Мы договорились. Ради тебя на эшафот. Пойдем, я тебя провожу. В твой тренажерный зал. Идем, родная. Чудо мое. Все. Ar dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī un tiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu patiktiem vārdiem. Kliedzās uz krastu jāsteidzās. Не сердись, Елена. Но я же это делаю не для себя. Я же делаю это для всей нашей семьи. Labdien, Donat Petrovич. Es tikai pavadīšu manu meitu, un tūlīt būšu jūsu rīcībā. Ну, тренажерный зал могу сама найти, сумку отнесу. Давайте занимайтесь своим делом. Sveicināti, Jagudina kungs. Vai labāk man jūs saukt par Donatu? Jā, labāk sauciet par Donatu. Jagudins vienkārši pārāk официально. Ну, пап, я сделала все, что могу, правда. Могу идти тренироваться. Nu, можешь. Visu labu. Uz redzēšanos. Kā jūs domājat, viņi taču neapvainojas, ka es viņai neiedevu roku, vai ne? Es vienkārši, kad uztraucos, esmu nedaudz svīst rokas un viss. Sievietes ir no citas planetas. Nevajag ņemt galvā. Nu, ko? Iesim, Donat Petrovич. Nu, beidz. Vecīt bildes ir vienkārši ideālas. Viņš fantastiski. Es, protams, zinu, ka tu esi pats labākais, bet es tomēr biju uztraucies klubu gaismas. Nē, viss ir kārtībā. Beidz, vecīt, es zinu, kādi tev ir aparāti. Aleks, mums ir problēmas.
Protams, lielais paldies tev. Jā. Nauda no manis, protams. Zinu, tu esi pats labākais un tu esi mana saraksta augšgalā. Jā. Tā. Kur problēma? Mani vakar klubā kaut kāds tips nofočēja kopā ar Kristapu. Ļoti labi. Un klubā ko tu darīji? Kā, ko es darīju, jo es atpūtos? Nu, tad tā tik vien turpini. Aleks, tu saproti, ja tās fočenes nonāk tiesā, tad man ir cauri. Man šķiet, ka Ivo ir sācis meklēt pierādījumus. Tu saproti? Ak tā. Bet mēs kaut kā nerunājām, ka tu kādu laiciņu tā kā nedaudz uzmanīsies. Pagaidi, ko tu domā ar uzmanīšanos? Sēdēt kā mūķenē viesnīcas numuriņā, ja? Kāpēc kā mūķenē? Neviens te nelūdz sēdēt kā mūķenē viesnīcas numuriņā. Tu vari sēdēt kā tu, čikāties ar savu mazgadīgo. Turpat viesnīcas numuriņā, tikai nelien lūdzu publiskā vietā. Mēs dejojām. Nu, bet par ko tad uztraucies, ja jūs tikai dejojāt? Es nezinu, es varbūt viņam uzliku roku ap kaklu vai varbūt fotogrāfs redzēja, ka mēs skūpstamies. Es godīgi sakot, es nesaprotu, kas tev vairāk interesē. Tusēšana vai Ivo nauda? Tu pats zini, kas mani interesē. Labāk pasaki, ko man tevi darīt. Pirmām kārtām tu nomierinies, un otra kārtām atļauj man mierīgi padomāt. Labi, tu esi mans advokāts. Nu, mans Gunčai. Kafiju uztaisīs? Tu pēc kafijas tikai atnāc, ja? Tu labi zini, ka nē. Izdevās kaut ko noskaidrot? Izdevās. Man arī pastāstīsi. Ļauj man kādu brīdi saisties kā svarīgā persona. Beidz, Gunč, tu taču zini, tu esi Bonds, zini. Tu esi James Bonds. Kafija laikam būs gatava. Lūdzu. Paldies. Piestaigā tā Evelīna pielīkšu. Piestaigā. Ne tikai pa dienām piestaigā. Pa naktīm arī piestaigā. Kameras vēl neesmu ielicis viņa numurā, bet tāpat taču skaidrs, ar ko viņa tur nodarbojas. Tā man likās, ka tas čals kaut ko perina. Nav draņģis, ko. Tāds vēl taisās man par advokātu. Tu domā, ka viņi tev grib izčakarēt? Un ko tu domā, James Bond? Ko? Neizčakarēt? Suslīgi maitis, ko? Sīkie draņķi. Sistu mērcē tāds, mērcēts un sistmē. Vēl. Ja es būtu zinājis, es uz to klubu nebūtu gājis. 100 gadu man tas smirdīgais klubs nav vajadzīgs. Tagad tu nomierinies. Ko nomierinies? Tu saproti, kāda man nauda tūlīt gar degunu aizies? Es varu dienu nakti strādāt, un es tādu naudu nesapelnīšu. Tas, ka fotografēji tevi un Kristapu, tas ir tikai tavs pieņēmums. Nē, tu nezini, viņš man sejā pilnīgi ar zipspūdzi iebliedz. Bet pagaidi, varbūt tu iepatikies fotogrāfam, tāds augums tomēr. Kā tu zini, ka šis fotogrāfs ir tieši Ivo nolīgts? Tāpēc, ka Ivo man teica, ka viņš man atriepsies. Nē, tas nevar būt. Varbūt jūs ar Kristapu vienkārši nejauši satikāties tajā ideju klubā. Viņš uzaicināja uz deju sava tēva otro sievu, kur rakstīts, ka jāicina tikai pirmā sieva. Tu nezini, ko no Ivo var gaidīt. Godīgi sakot, es nezinu, jā, bet man liekas, ka vēl nekas nav nokavēts. Zini ko, ja mēs tā čamāsimies, tad tūlīt būs viss nokavēts. Labi, skaidrs. Es uzklausīju tavu sāpi, un tagad tu vari droši doties uz savu numuriņu, atslābināties, nomierināties. Es piezvanīšu uz kanāliem, noskaidrošu, vai fotografēju jūs, vai ne jūs, speciāli vai nespeciāli, ja? Katrā klubiņā ir savas ausis, acis. Paldies tev. Gunča, tu vari teikt, ka es esmu naivs, ka es neko nesaprotu, bet es tiešām neko nesaprotu. Mēs ar viņu dzīvojam, ilgi dzīvojam. Man liekas, ka normāli, ko? Ko? Nē, normāli. Protams, āķieši visādi viņi arī bija, bet kuram nav,
ka tas tā beigsies, ja Bog man tas sapņos nerādījās. Nu, protams, es uztraucos par gadu starpību. Nu, bet izrādās viņai tā gada starpība, viņa pie kājas ir. Kas viņai par amplitūdu? Kas viņai par diapazonu? Ojojoj! Viņa mani krāp ar Kristapu, pēc tam Kristapu krāp ar Aleksu. Un tas izrādās, tas ir normāli. Nu, āķīši pārvērtušies par asiem nadziņiem. Un tad vēl šitā ideja savākt man naudu. Tā nav skrāpēšanās ar nadziņiem, tas ir blieziens ar bome papieru no mugurpuses. Vāks. Nu, piesaistīt savu kārtējo draudziņu, lai tas man apčakarētu, nu? Ne, tas ir vienkārši acīm redzamais neticamais. Un ko tu domā darīt? Ko es domāju darīt? Es viņu nolikšu pie vietas. Un pēc tam atvēršu acis Kristapam. Un labais papucītis būs? Es neesmu labais papucītis, bet tādu steru mans dēls nav pelnījis. Labi, es pats iekritu, bet es nepieļaušu, lai tas notiek ar manu dēlu. Viņš tomēr ir mans puika. Labi. Paldies tev par informāciju. Es esmu tavs parādnieks. Esi gan? Sveicināti, Balložu kungs. Mēs varētu nedaudz parunāt? Sveicināti. Grīnberga kungs. Nu, ziniet, man ar laikiem šobrīd ir tā, kā ir. Jūs nenožēlosiet? Jā. Es garantēju. Nu, labi. Bet tikai uz brīdi. Varbūt apsēdīsimies pie galdiņa? Varbūt apsēdīsimies. Ну что, хоть изменения в договоре вы сделали небольшие, но они для меня очень важны. Nu jā, abām pusēm tas ir svarīgi. Согласен, согласен. Мы как бы сделали перераспределение риска. Но хотя вот эти долговые проценты меня не радуют. Вы же сами понимаете, когда начнется какая-нибудь форс-мажорная ситуация в стране, мне вот эти долговые проценты мне придется оплачивать. Nu, jā, es ticu, ka tas jūs neiepriecina, bet, nu, redziet, reizēm ar to prieku vienkārši ir kā ir. Un... Man ir priekšlikums. Varbūt parunāsim par manu meitu, a? Da, ko tu runāt? Es sapratu. Runāsim godīgi. Sarunāts. Nav ko tu runāt. Es viņu sacīšu, tas vienkārši pilnīgs idiots. Nu, ko jūs? Katram gadās, nu. Es taču viņai gribēju pasniegt roku. Es gribēju, bet es nevarēju, saprotiet? Jo es vienkārši, kad uztraucos, un vienkārši paliek Mikls rokas. Nu, saprotiet? Es gribēju, bet es nevarēju, nu. Nu, paspiedīsiet nākošreiz, nu. Nu jā, ja tāda nākamā reize vispār būs. Būs. Un kā vēl būs? Mana meita grib ar jums satikties. Da, nu tad jūs vienkārši tā domājat. Es to zinu. Es viņai stāstu par sevi, viņa atkal man par sevi. Jā, nu viņi vienkārši man pieminēja. Jūs viņai esat ļoti nopietni iepaticies. Только нужно быть активнее, Донат, активнее. Я же не могу пойти вместо вас на свидание к моей дочке, понимаете? Да, nē, es nezinu. Zināt, Donat, zināt. Pasēdiet šeit un pagaidiet mani. Pagaid, uz kurien jūs tā tiesiet? Sēdiet un gaidiet. Sēdiet. Es visu nokārtošu. Tūlīt. Čau, Helēna. О, привет, доктор. Kāds noskaņojums? Ну, не знаю. Nekad tā diži labs jau nav. Kas te noticies? Ну, типа nekas, bet, nu... Слушайте, доктор, вот скажите, вот jūs esat vīrietis vai ne? Nu, it kā. Вот pasakiet man, lūdzu, вот kā man tikt vaļa no viena uzmacīga tipa? Tad tur tā vaina? Elementāri. Nu? Pasaka viņam ne. Ja tu meža dīvainītim nepieliec, pasaka 3 reizes pēc kāds, kamēr pieliec. Vai, miers mājās. Nu, tas nav iespējams. Kāpēc ne? Nu, kā, nu, viņš man papiņa biznesa partneris. Представьте, ну, viņš apvainosies, izjauks visu darījumu, aku pēc tam papa.
Jūs zināt, kāda ir man papa. Viņš vienkārši... Viņam biznes, to ir nopietni. Situācija nopietna, Helēna. Klausies, lai tas papiņš noslēdz biznesa darījumu, un tu pēc tam to čāli pastriec uz turieni, kurien pēc tam... Es nevaru tik ilgi, doktor, просто тошнит от него. Вот, kad viņš man pienāk to par 10 metriem. Es nevaru, ko man dara, doktor? Jā, situācija tiešām nopietna. Helēna, es domāju, ka... neko. Kā neko? Ko man darīt? Donāt. Tagad ņemiet šos kokteļus un ēd uz trienažieru zali. Lūdzu. Davai. Kā, tagad uzreiz? Kā tāda? Tas ir Helēnas mīļākais kokteļs. Ticiet man, viņa būs laimīga. Lūdzu. Jā. Davai. Pagaid, tas nebūs pārāk uzbāzīgi. Da kāda uzbāšanas? Ejiet. Tad, jā, pašu. Davai. Ja jūs tā sakat, jā? Da saku. Lūdzu. Pašu. Padi-ka. Doktor, manu viņa pilnīgi nekur nav miera. Būt atnāku šeit uz viesnīcu, viņš priekšā, aizēju uz kazino, viņš jau tur. Es atnāku pie Gunčes uz baru, apsēžos tur, tur viņš ielien kafejnīca. Ielien, ko dara? Ko dara? Neko nedara, vienkārši stāv blenš uz mani, ja? It kā es esmu kaut kāda tur statuja, es esmu it kā kaut kāda glezna, ja? Muzeja. Man protivna, vienkārši man tā arī Gunārs visu redz, viņš saka, tev slikti palika. Tur ir jābūt pilnīgam idiotam, lai nesaprastu, ka man negribas, lai viņš mani nāk tuvuma, Viņš ir kā tāda lapsine, riņķi ap mani, Cap. Не смешно, man papa visu šito atbalsta, Viņš it kā tipa neko, jā, bet īstenībā es zinu, viņš mani grib ar to tur, Ko? Viņš grib mani ar to īpatnēju to vīrieti no Latgales aprecināt, Вот и я, Godina kungs. Vai labāk saukt Donāt Petrovičs, ja? Nē, vienkārši Donāts. Jo vienkārši Donāts. Mēs tieši ar doktoru par jums runājām, pravda, doktor? Mēs sadarījām, ja? Doktor šito figņu var pacelt 100 reizes. Es saku, Donāt ir stiprāks. Donāt var 150 reizes uzcelt, tā? Pravda? Esat vecis vai nesat? Давайте, pie trенажера, Tas jums. Kas tas ir? Paskatieties pats. Es redzu. Evelīna, Kristaps. Un kas man no tā būtu jāsacina? Es gaidīju jūsu zvanu, es nezināju, vai jūs pieņemat manu piedāvājumu. Kļūt par manu advokātu? Es vēl neesmu izlēmis, tāpēc es arī nezvanīju. Lūk, un tieši tāpēc es nolēmu pats izrādīt nelielu iniciatīvu. Tās fotogrāfijas ir īstas. Sīkāk papētot neizrādīsies, ka tā ir fotomontāža. Jūs man neticat? Es tikai pajautāju. Tās fotogrāfijas ir īstas. Jūs varat man ticēt. Un šīs bildes palīdzēs tiesā pierādīt to, ka Evelīna jūs krāpja. Un ko jūs par tām gribat? Cik es saprotu, jūs man tās nedāvina? Nē, laikam jau nē. Protams, es kaut ko gribēšu. Bet man ir prieks par to, ka mēs sākam atrast kopīgu valodu. Vismaz man tā liekas. Čau. Tu atkal pazīmēties atnāci? Par ko tu? Tu stulbs, esi dienas laikā vazāties apkārt. To nepietiek ar vakardienu, grib vēl, lai vēlreiz mūs kāds nopučē. Ko tu ārdies? Klubā kāds pazīmējās ar fotoaparātu, tu pasaules gals.
Jā, zini, varbūt tev nav, bet no tām fotogrāfijām atkarīga visa mana dzīve. Tu to saproti? Ne, man liekas, ka tu to nespēji saprast. Tu pati piekriti nākt uz klubu? Es piekrītu tevis dēļ. Tu to nesaproti, es tevis dēļ riskēju. Tu nevari pāris mēnešus paciesties. Ko zārdies? Kāpēc tu brauc man virsū? Es tev esmu kādreiz braucis virsū. Es tev esmu? Un tev ir bijis par ko? Zini, man ir gan. Nu, lūdzu, nu pasaki. Nu, klāj vaļā, droši. Man ir apnicis, ka tu man visu laiku kaut ko pārmeti. Man ir apnikušas tavas histērijas, tava bļaustīšanās nemitīgā. Tu gribi, lai mūs neviens vairs nepieķer, ja? Jā, es gribu. To tu gribi, ja? Jā. Tad netiekamies vairs vispār. Tā būs labi? Cik tu teici, daži mēneši, ja? Tad piezvani man, kad būsi beidzot brīva, ja? Kad vairs nebūs jāslapstās. Kristap? Un tātad, ko jūs par to gribat no manis? Godīgi? Protams, godīgi. Naudu. Jo jūs man par to visu varat samaksāt, Evelīna nevar. Tik ļoti gribat viņu atriepties? Jā, jo Evelīna savā naivumā viņa lūdza, lai es esmu viņas advokāts, lai es pārstāvu viņu tiesām. Nu, es piekrītu. Es neesmu dzirdējis, ka advokāts var pārstāvēt abas puses. Nu, tā gan ir, jā. Bet jūs varētu noalgot kādu studentu par kādu mazu samaksu un visu to reālo advokāta darbu. To varētu darīt es. Nu, arī tik ir tā, kā ir. Nu, jā, bet tomēr viņi ir piečakarējusi gan jūs, Kristapu, mani. Nu, un ja mēs sākam runāt par morālu un ētiku, un turklāt pieliekam Evelīnu, es domāju, morāli ir jāmet malā, citādi viņi uzvarēs. Nu jā, loģikas ķēdīt neslikti. Jūs, laikam, domājat, ka es spēlēju dubulto spēli? Ziniet, es domāju gan. Pasakiet, nu kādu vēlnu pēc, nu kāpēc man vajadzētu tad jums rādīt šīs te bildes? Varbūt jums ir vajadzīgs laiks padomāt. Varbūt varam vienoties uzreiz. Ziniet ko? Ja mēs spēsim vienoties par honorāru, jūs būsiet mans advokāts. Nu, tā kā es esmu informēts par jūsu finansiālo stāvokli, tad es domāju, ka honorārs būs adekvāts. Nu, būsim realisti. Un es garantēju, ka jūs tiksiet vaļā no šīs sievietes. Par attiecīgu samaksu. Bet kas mūsdienās notiek par velti? Tā jau gan, tā jau gan. Nu, Denat, nu varat vai nevarat? Doktor pat, kad viņš ir ļoti slims, viņš šito figņu cīlā tak, kā prieks. Nu, es nezinu, droši vien, ka varu. Nu, ejam uz 150. Tikai nepārspīlējiet. Lai nav jāsauc ātrie. Mēs nepārspīlējam. Denat 3 reizes pacels un noluzis. Pravda, Denat? Ja kas zvana? Nu, tu neuztraucies par mani, doktor. Es ne par tevi, es par to. Kas nekas? Oi, sorry. Denat, būs jāsaka no sakuma, sorry. Diemžēl, ne tāds svārs. Doktor cilā daudz smagāku liksim uz 100. Labi, nu, liekam tik, cik vajag. Sāksim skaitīt no sakuma. Protams, sāksim skaitīt. Skaitīsim, nu. Sākam skaitīt. Man jāskait. Jā, skaitīt. Man vienkārši slikti ar matemātiku skolā slikti mācījies, tāpēc vienkārši būtu labi, ja jūs skaitīt, savādāk mēs vēl kļūdīsimies. Man nekad nav bijis slikti ar matemātiku. Ну, значит так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Moins, vecē.
Tas tavs Helēnas Līgavens tā neko. Tu viņu redzēji? Redzēju. Tagad Helēna pa viņu ņirgājās. Ko dara? Ņirgājās pa to džeku. Tiranizē. Все теперь. Все рухнуло к чертовой матери. И бизнес, и свадьба. Леня, полчаса тому назад я ее просил, пожалуйста, только улыбнись. Подай руку, поздоровайся, все. Теперь он ее за 3 километра будет to es обходить. nevaru zināt, tam džekam ir raksturs. Tu domā? Viņš Helēna aizties pie altāra. Klaupēju, Леня. 3 reizes klaupēju. Ну, 140 уже, ну, Donat, ну, все, кончайте, перестаньте уже. Dzīslas jums uz pieres jau izspiedušas, viss es ticu, jūs esat uzvarējis, viss, nu. Nē, turpinām. Došam. Vēl 5 reizes, vai ne? 5 reizes. 1. Nu, es padodos, viss, nu. 3, 4, 5, 150. Es tā kā būtu vinnējis, vai ne? Nu, palīdzēs jums vinnēt, vai ne? Un tā kā arī kaut kas pienāktos. Nu, kāds? Vai tālāk man ir jāsmējās, vai droši karājas? Es tikai gribu, lai tu iegaumē, ka Marta būs mana sieva. Ok, kamēr vēl nav oficiāli labi, bet kad būs, tad lūdzu, jā.